fresh new day, sweet dreams to chase. This fairy's on a mission to make her world a better place. She'll make a difference, see it through, show the world what she can do. She's strawberry shortcake. You ready? 'Cause she's back again. She's strawberry shortcake. Fun adventures never end. She's strawberry shortcake. Šī ir maigākais smūtijs. Šī proteīna bagātākais smūtijs. Ak, šī slaidākais augļu smūtijs. Pēc šī kokteļa visi ātri attīrījās. Wow, Orange, that Apelsīna, tev ir daudz trofeju, bet ne visas. Esmu iegūsi visas trofejas teicami burvīgo smūtiju sacensībās, izņemot vienu - radošākais smūtijs. Kāpēc? Man patīk struktūra, noteikumi, mērķi. Radošums ir tikai izdomājums. Kā tajā var uzvarēt? Kāpēc tu uz mani tā skaties? Apelsīnai vajadzīgs īsais kurs radošumā, ja vien mēs pazītu ideālo odziņu, kura ar to var palīdzēt. Wink, wink. Tu esi pārliecināta par to kūciņu. Melanīte ir radošākā odziņa, kādu pazīstam. Viņa var tev apmācīt. Vai ne, Melanīte? Pirmais radošuma noteikums ir, ka noteikumu nav. Dod viņai iespēju. Jā, dod viņai iespēju. Par ko mēs runājam? Apskati augli. Sajūti augli. Nogaršo augli. Nē. Tas ir diezgan skaisti. Tu sāc apgūt. Tu tiešām palīdzēji Apelsīnai atklāt viņas radošo pusi. Viņas iekšējā māksliniece vienmēr pratusi dziedāt, es tikai pagriez viņu skaļāk. Cik skaļi tu to pagriezi? Odziņas, pārstājiet gatavot. Labs darbiņš, Apelsīnā. Tas ir manējais. Kā jūs domājat, vai viņa seja liecina? Ak, šis ir tik radoši? Tās garšo kā sulīgas zeķes. Varbūt? Tas nekas, Apelsīna. Lielākā daļa mākslinieku iegūst pelnīto slavu tikai pēc nāves. Pirms pasludinām uzvarētāju, mums ir paziņojums. Tiesneši nolēma radīt pavisam jaunu kategoriju kādam no šī gada unikālākajiem produktiem. Tāpēc trofeja sliktākais smūtijs tiek piešķirta Apelsīnai Pomporai. Sliktākais smūtijs? Radīta pateicoties man? Tas ir daudz labāk nekā radošākais smūtijs. Pašai sava kategorija. Kur uzvarēja sliktāko kategorijā? Šī odziņā dod 5. Tā laikam ir radošuma būtība. Nav jābūt labākajai, bet es esmu labākā sliktāko kategorijā. Svarīgākais ir būt, kāda esi. Tieši tā. Māksla ir ceļojums. Plūsti pa straumi.